Latvija bez tautas mākslas pazaudēs savu dvēseli, līdz ar to sevi. Es lepojos ar katru, kas kopj tautas mākslu. Mūsu dziesmās, dejās, rakstos, mūzikā ir ievītas mistiskas formulas, ar kurām esam unikāli visā pasaulē. Novēlu mīlēt, sargāt, saglabāt un izkopt tās, lai latvieši vēl gadsimtiem ilgi ir īpaši visā pasaulē ar savu tautas mākslu. Mīļie bērni un jaunieši, visa atbildība jūsu rokās un sirdīs, jo jums jānodod šis mantojums arī saviem bērniem. Tautas māksla ir skaists mirklis, kas atkārtojoties dod bezgalīgu laimes sajūtu. Lai mums izdodas šodien, rīt un mūžīgi. Spēka pils! Man liekas, ka Skabardzēnu maģija ir ielikt mūsu devīzē, atvērt acis un sirdis pasaules brīnumam. Un, man liekas, ka katrs mēģinājums tāds arī ir, kad mēs sākam pacelt zodus augstāk, atvērt sirsniņas vaļā. Man liekas, ka tā ir mūsu maģija, kuru mēs cenšamies turēt, pārmantot no grupiņas uz grupiņu, no paudzes uz paudzi. Un Arta manī saskatīja topošo skolotāju. Es ieklausījos tajā, un lūk, es esmu šeit. Mācēt mīlēt. Mīlēt dejā un ļaut bērniem iemīlēt deju un būt daļa no tās un nevis atdejot tikai palēdināt kolku, bet saprast dejas būtību, dejas to visu pasauli, dejas stāstus. Tas laikam ir tas, kas man ir. Kopīgā mīlestība pret deju. Viennozīmīgi pirmais. Tad mīlestība pret bērniem. Pret dzīvi. Turklāt šodien bija ļoti daudz liecinieki mēģinājumu procesam, un tas optimisms, kas šeit tappa uz vietas, to dzīvē īstenībā nemaz tik bieži nevar iegūt. Šī ir burvīga vieta. Paldies maniem mīļajiem skabardzēniem Artai un Rūtai un Laibai. Pēc gadījuma 6 es Artai teicu, ka es gribu būt deju skolotāju. Un tas, ko viņa man pajautāja, jebši teica, es jau sen to gaidīju. Nu tad beidzot, tu man to saki. Man likās, ka jā, viņa laikam sen to manī bija pamanījusi, un man ir liels prieks tagad būt arī daļai no Skabardzēnu. Tādā veidā es varu turpināt Artas darbu un nodot to, ko viņa iemācīja man. Skabardzēnos īpašais ir tas, ka viņi ir viens par visiem un visi par vienu. Viņi visi ir kopā, viņi visi turās, viņiem ir visiem kopīgie mērķi. Tā lielā mīlestība pret deju viennozīmīgi ir iemācījusi Arta, gan mums skolotājā, gan arī šiem bērniem, kas ir sākuši mazi pie viņas dejot. Tas man šķiet tas īpašais Skabardzēnos. Kas ir Skabardzēnu maģija? Mums ir dejas aplīgi ozols, kurus mēs skatāmies augšā. Droši vien smaidu sejās. Pozitīvās emocijas dejojot. Saliedētība. Debesis, uz kurām mēs skatāmies. Skatu. Ģimenes sajūta. Mīlestība pret deju. Visi kopīgi iesbraucieni. Kas tev dod spēku? Man dod spēku justies, kad es jūtos ļoti labi, un es daru to, kas man patīk, tas man dod spēku, un es katru dienu varu justies labi. Man dod spēku pienspēks. Man dod spēku draugu atbalsts un ģimenes atbalsts. Man dod spēku deja, hobija, ģimene un draugi. Man dod spēku apkārtējie cilvēki, deja, hobija arī. Spēku dod tuvie cilvēki, kuri mani atbalsta.
Artei bija tas raksturīgais, ka viņa mācēja iedot spēku citiem, iedot spēku un pārliecību, lai gan reizēm viņai pašai bija ļoti, ļoti smagi un ļoti grūti. Nu, to spēku jau viņa deva arī saviem dejotājiem, it visā, ja? Tāpat, ka mēs bijām uz atklātajām nodarbībām, es atceros, kā viņa saviem dejotājiem mācīja un stāstīja par ozolu, kas aug, un to spēku un tām zīlēm, kur viņi paši sabirst kā zīlītes. Viņa bija, tur nevar aprakstīt, kāda bija Arta. To ir ļoti grūti. Vienīgais tie cilvēki, kas viņu pazina un bija kopā ar viņu, nosaucot tikai viņas vārdu Arta Melnauksne. Un pirms tam Arta Sakārne, jo arī es vēl atradu vecās grāmatiņas mājās, kur ir vēl viņas pirmās dejas, kuras iet ar viņas Arta Sakārne, un es domāju, jā, cik sen jau patiesībā ir laiks pagājis, un kā viss ir pasaulē mainījies, bet šīs vērtības tā arī paliks un nepazudīs. Man liekas, ka nevar aprobežoties tikai un vienīgi ar konkrētas dejas iemācīšanu vai konkrētas dziesmas iemācīšanu. Ir tas, kas nāk klāt, tas ir tas, kā tu iemāci bērnam izjust, sajust, iztēloties un tā atraisīt viņu fantāziju, atraisīt viņu emocionālo pasauli un atraisīt to, ka tie bērni uzticās. Un tad, kad viņi sāk uzticēties, tad viņi dara vienkārši brīnumu lietas. Arta bija tā, kas faktiski uzrunāja mani un teica, Inga, rakstam koncepciju skolēnu dziesmu svētkiem. Un tas bija mūsu pirmais tas projekts. Un tad toreiz viņš neguva, uzvarēja cits projekts, burtošana. Bet mēs to projektiņu nolikām malā un teicām, kaut kad mēs to realizēsim. Gaisma, tie tilti un treideviņi, tie tādi 3 spēcīgi vārdi. Treideviņi, tas ir ar šo te spēka simbolisko jēgu, un arī viena no tā vārda jēgām ir vienkārši daudz. Un mēs visi kopā esam ļoti daudz dejotāju saime, skolotāju saime. Un tas tāds spēka simbols un gaisma. Un tā mēs to ceļu ejam. Artas mantojumu ceļu turpinot un nesot to gaismiņu tālāk.